Pirmais pasaules karš kļuva par pagrieziena punktu gan Latvijas, gan Eiropas vēsturē. Tā bija pavisam cita Eiropa, kura veidojās 1918. gadā. Bija sabrukušas impērijas un izveidojušās pilnīgi jaunas valstis, kuru vārdus pasaule dzirdēja pirmoreiz, tostarp arī Latvija. Kā liecina šie informatīvie materiāli, arī tolaik jau politiskā reklāma sita augstu vilni. Piemēram, balsojiet par pirmo listi. Parlamentārā demokrātiskā valstī Latvija atkopās apbrīnojami ātri. Šeit redzam jauno paudzi, demonstrējot Latviju nacionālās dejas. Var būt brīdis, kad demokrātija atrodas dziļā krīzē, bet tad ir jābūt cilvēkiem gan tautas vidū, gan politiskās elites vidū, kuri prot un grib palikt pie šīm te demokrātiskajām vērtībām. Tagad vēsturiskā perspektīvā var labi redzēt, ka doma par valsts tuvošanos sabrukumam bija maldi. No otras puses, nevar būt nekādu šaubu, ka Ulmanis, izdarot valsts apvērsumu, gribēja Latvijai labu. Viņš brauca viens pats ar drošku tādu un zirgu priekšā un tādu žoķeni galvā. Un brauca un pieturēja un apstājās uz ceļa un runāja. Un kad aizbrauca, tad teica, vai tu zini, ar ko tu runāji? Es saku, nē, ar Ulmani. Nu, gan brīnums bija, ka es ar Ulmani runāju. Jā. Tā bija. Tā te ir valkas skati, 20. gadi. Te ir valkā, tie ir no 30. gadiem vingrošanas sporta svētki. Te ir, kurš tas ir, 35. gads. Te ir Asaros skautu džamborei, un te ir Staltie zēni iesvētīšana. Man bērnība ļoti jaukām atmiņām ir saistīta, jo skolas gadi viss tāda gaišā atmiņā, es pateikšu. Valsts apvērsums bija rūpīgi plānots un labi organizēts. Tā norise bija precīza un saskaņota. Jau 7. vakarā tika izsludināta trauksme 5. Rīgas aizsargu pulkā. Armijas atbalstu nodrošināja kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis. Krēslai iestājoties, valdības nams Krišjāņa Valdemāra ielā 3 bija pilnīgi tumšs. Šajā namā atradās ārlietu ministrija un valsts kanceleja, tur notika ministru kabineta sēdes. Ulmaņa dzīvoklis atradās nama 4. stāvā. Nosaucot paroli Jelgava, namā ieradās valsts apvērsuma politiskā vadība – Ulmanis, Balodis, Bērziņš, Gulbis un Skujenieks. Apvērsuma militārā vadība bija ģenerāļa Berķa un aizsargu priekšnieku rokās. 23:00 pilsētā atslēdz telefonus. Pēc pusnakts Rīgā ieradās ap 2500 aizsargu. Tika ieņemti svarīgākie objekti, taiskaitā Saeimas nams. Politiskās pārvaldes ierēģi, policija un aizsargi arestēja sociāldemokrātu līderus, Ulmaņa politiskos pretiniekus. 2 naktī Ulmanis kopā ar savu adjutantu Lūkinu devās uz Rīgas pili pie valsts prezidenta Kvieša un informēja par apvērsuma gaitu. Kviesis samierinājās ar notikušo. Valsts apvērsums notiek mierīgi, bez asins izliešanas un sadursmēm. Vienīgo šāvienu griesto šajā naktī raida Bruno Kalniņš, Saeimas deputāts, brīdī, kad viņu arestē šeit, Mežaparkā, savā īpašumā. Māja rītā Rīgā varēja vērot kareivjus, policistus, bruņotus aizsargus. Visur bija izlīmēts Ulmaņa un Baloža parakstītais uzsaukums. Mūsu rīcība nav vērsta pret Latvijas demokrātiju. Viņa grib panākt, lai partiju cīņas nenomāktu tautas veselīgo garu un tautas gribu. Valdība vienīgi vēlas iespējami drīz radīt apstākļus, kuros šis gars un šī griba var brīvi izpausties. Latvijā uzgavilēs latviskais un būs zudis svešais. Latvijā nebūs vietas ne šķiru, ne naida politikai.
Kara ministrs Balodis izsludināja karastāvokli uz 6 mēnešiem. Es biju pilsētā un dabūju, vai ne, zināt. Es redzēju, vai ne, to maissarukus, vai ne, atsevišķās vietās bija. Un jātniekus un zirgus un... Bet mums bija tā, nekādas, vai ne, tādas, vai trači, vai kas Nē, nebija nekas. Tāpēc, ka iepriekšējā dienā visus tos salika cietumā. Tos, kas domāja citādi. Tā bija. Tos visus apcietināja, tad mēs ar šausmām domājam, šausmas, tik daudz cilvēku saliek cietumā. Es to nezināju, es tik vēlāk uzzināju. Un pēc tam mēs uzzinājām, ka pēc kāda pusgada viņus visus izlaida. Nebija nemaz pusgads, tā apmēram. Bija jau kas kreisi domāja un tā, vai ne, sarunājās jau teica, kāpēc nu tā, kas nu būs, kāds cik slikti un tā, vai ne. Bet tie arī neko daudz neprotestēja. Tad vairs nebrauc ar karogiem un nebļausījās un nesolīja un neplosījās tās partijas. Tad bija viens valdnieks un viņš noteica, viņš brauca, viņš gāja, bija viss mierīgi un labi. Kas liecina, ka Ulmaņa autoritārais režīms bija nedemokrātisks? Nelikumīga varas sagrābšana apvērsuma ceļā, politisko partiju aizliegums, satversmes apturēšana, Ulmaņa vienpersoniskā vara un personības kults, politisko pretinieku un oponentu vajāšana, latviskošanas politika, kas praksē nozīmē minoritāšu ierobežošanu, neiecietība pret kritiku, politiskā cenzūra. Šis apvērsums ir antidemokrātisks, šis apvērsums ir pretiesisks akts, kas ir vērsts pret Latvijas demokrātiju. Šis Kārļa Ulmaņa apvērsums likvidēja demokrātijas nostiprināšanās tradīciju Latvijas sabiedrībā. Šis apvērsums noved pie tā, ka tika padzīta saima, tika suspendēta, satversme, kaut gan bija, un netika arī izpildīti vēlāk solījumi dot latviešu tautai jaunu satversmi. Latviešu tauta tad zaudēja praktiski savas arī politiskās partijas. Latviešu tauta zaudēja iespēju kaut netieši piedalīties politisko procesu noteikšanā. Tagad visu faktiski izlēma viens cilvēks, izlēma Kārlis Ulmans. Ar laiku parādījās personības kulta iezīmes. Ulmani vairs nesauca par ministru prezidentu, bet gan par tautas vadoni. Daudzi mākslinieki un rakstnieki vēlējās viņam izdabāt. Tika gleznoti Ulmaņa portreti, grāmatu vākus rotāja vadoņa fotogrāfijas. Ulmanim pašam patika vadoņa loma, to viņš stiprināja braucienos pa valsti, sarunās ar ļaudīm. Arī parādēs un svētkos galvenā persona bija viņš. Ulmanis dzīvoja ar pārliecību, ka pats liktenis ir lēmis viņam būt par latviešu tautas vadoni. Zemkopis un strādnieks, jūsdams aiz sevis, kā par viņu doma un gādā, priecīgs un brīvs, iet savās ikdienas darba gaitās, pildīdams vadoņa aicinājumu, katrs savā darbā, visi valsts darbā. Demokrātiskā un autoritārā režīma atšķirības rāda arī to laiku avīžu virsraksti. Cilvēki laužas uz Saimu. Sociāldemokrāta solījumi lauksaimniekiem un viņu darbi. Vai jaunā Saima būs labāka? Stiprināsim demokrātisko satversmi. Visi Latvijas pilsoņi uz protesta mītiņu. Apturēta Saimas darbība. Valsts prezidenta atzinība par uzņēmību un neatlaidību. Prezidents mudina, latviešu zemē tagad ir saimnieks. Tautas vadoņa slavas brauciens Valmierā. Ar laiku izpaudās tendence, ka no augstiem valsts amatiem bija jāaiziet visiem, kas kaut mazliet iebilda Ulmanim. Viņam piemita diktatoriem raksturīgā iezīme pulcināt ap sevi nevis zinošus, darba spējīgus, uzskatos neatkarīgus cilvēkus, bet gan pakļāvīgus, paklausīgus un lišķīgus. Nē, ievērojiet, ne! Kurš te ir prezidents un valdības galva? Kas drīkstētu par to šaubīties, jūsu augstā ekscelence? Nu tad ziniet, naudas maks pieder saimniekam, un es ar to rīkošos. Ulmanim var pārmest nepietiekamu aktivitāti ārpolitikā.
Savas vadonības 6 gados viņš nereizes neizbrauca no Latvijas ne diplomātiskā misijā, ne privātā braucienā. Mazvērības Ulmaņa valdība veltīja arī valsts aizsardzībai. Ulmaņa laikā tika gūti panākumi lauksaimniecībā un valsts saimniecības izveidošanā. Tomēr, gribēdams tautai palīdzēt un sagādāt tai labāku nākotni, viņš īstenībā atņēma tai pašlemšanas tiesības, privāto saimniecību lielā mērā pakļāva valsts kontrolei un daļēji pārvērta valsts saimniecībā. 30. gados, pēc tam, kad Latvijā pie varas nāca Kārlis Ulmanis, situācija Latvijas rūpniecībā bija visai īpatnēji. No vienas puses Ulmanis uzskatīja, ka Latvija iet uz sabrukumu, un tādēļ valstī ir jādara ļoti daudz, kas, lai glābtu šo te sabrūkošo Latviju, un tajā skaitā arī rūpniecību. Valsts centās gan atļautiem, gan neatļautiem līdzekļiem pārņemt daudzus uzņēmumus savās rokās, dibinot valsts akciju sabiedrības. Ulmanis bija visnotaļ kvēles lauku atbalstītājs, mazie sīkie zemnieki pieprasīja, lai valsts garantē viņiem cenas, lai valsts garantē viņiem iepirkumus. Un valsts to arī mēģināja veikt, bet tas tika darīts uz otras saimniecības nozars, uz rūpniecības rēķina. No otras puses, Ulmaņa laikā tika veikti ļoti vērienīgi projekti, kas nāca par labu Latvijai. Kā pirmais un lielākais jāmin, protams, ir Ķeguma hidroelektrostacijas uzbūve, kas ļāva veikt gan dzelzceļa elektrifikāciju, gan lielus pasākumus rūpniecībā, ražošanā. Ar pluszīmi jāvērtē Ulmaņa centieni izglītot tautu. Latvijā cēla jaunas skolas, īpaši provincē, pat 94 gadā. Studentiem piešķīra valsts stipendijas 80 līdz 100 latu apmērā. Nodibināja Latvijas vēstures institūtu un Tēvzemes balvu. Tika īstenota draudzīgā aicinājuma ideja ziedot savai skolai. Šajā laikā tika pabeigti brāļu kapi, brīvības piemineklis un daudz kas cits. Tas labums mūsu tautai bija tas, ka 6 savas valdīšanas gados viņš ārkārtīgi lielā mērā cēla mūsu tautas nacionālo pašapziņu, uzticēšanos saviem spēkiem, cēla arī tautas garīgo kultūru tik īsā laikā. Latviešu valoda iegūta daudz lielāku nozīmīgumu nekā jebkad tas ir bijis mūsu tautas vēsturē. Lūk, manā skatījumā tas ir tas galvenais sasniegums. Tas arī politiski mums bija ļoti svarīgi, jo šie 50 vācu un krievu okupācijas gadi, kā to rāda mūsu tautas straujā nacionālā atmoda 80. gada beigās un 90. gada sākumā, šie 50 gadi nevarēja pilnīgi apdzēst šo nacionālo pašapziņu. Kaut arī šie 50 gadi pagāja varmācīgi uzspiestas ideoloģijas un rusifikācijas ietekmē. Un īsais vācu laiks, protams, arī nacionālās sociālistiskās ideoloģijas ietekmē. Tā palika, un tas ir noteikti Kārļa Ulmaņa autoritīvā režīma valdīšanas laika iegūms visai mūsu tautai. Tikai kopoti, vienīgi un pilnīgi organizēti. Visas tautas spēku un līdzekļi būs pietiekami saimniecisko un kultūrālo uzdevumu veikšanai, patstāvības un neatkarības nodrošināšanai. Tāpēc mans sauciens un aicinājums nākotne ir, bet ciešāk saslēgsimies nesalaužamā gribā vienībai, vienotībai. 15. māja režīms bija viens no autoritārākajiem Baltijā, kas nesaglabāja tautas vēlētu pārstāvniecību. Saeima bija atlaista un tās funkcijas pārņēma valdība. Latviju Ulmanis pārvaldīja ar paša izraudzīta ministru kabineta palīdzību, un tas 1936. gada 12. martā viņu iecēla arī valsts prezidenta amatā. Lai vairāk izpētītu un analizētu Ulmaņa personību, Latvijas Lauksaimniecības universitātē jau kopš 1991. gada ir nodibināta Kārļa Ulmaņa stipendija. Katru gadu apmēram 10 studenti veic pētījumu un piedalās konkursā. Es tieši pētīju viņa filozofiskās nostādnes valsts, darba, lauksaimniecības un jaunatnes jautājumos. Un vispār tā pētot to laiku, ir jāsaprot, ka tas ir tāds
kā garīgā pacēluma laiks mūsu valstī un tautā. Un Ulmanis ļoti labi iekļaujas tajā visā tecējumā kopā ar savu gudrību un viedumu un ar to spēju, oratora spējām un savām zināšanām iedvest cilvēkos motivāciju un iedvesmu darīt, nenolaist rokas un būt, un tomēr cīnīties par sevi, par savas tautas un valsts pastāvēšanu. Es izpētīju tā laika presi 36. 40. gadu. Man ļoti gribās atsaukties uz vienu no maniem respondentiem. Viņš ļoti labi izstāstīja, kāpēc toreiz tad mēs tik labi dzīvojām. Viņš teica, viss jau bija vienkārši. Ulmanis trāpījās īstajā laikā un īstajā vietā. Lauksaimniecība cēlās tikai tāpēc, ka tādas lielvalstis kā Vācija un Anglija no lauksaimniecības vispār neko nesaprata. Vācija gatavojās karam, viņam lauksaimniecībai galīgi nebija laiks. Un te Hitleram bez mazai par jebkuru cenu nācās to lauksaimniecības produkciju dabūt, un Latvija bija ļoti labā laikā, un tad viss arī uz turieni plūda. Es savu darbu izvēlējos izstrādāt mazliet savādāku un salīdzināju Baltijas valstis un autoritāro režīmu šajās valstīs. Baltijas valstis kopumā tiek uzskatīts par vienu reģionu, bet viņš nav bijis vienots. Viņš nesadarbojās savā starpā. Tajā laikā, kad Kārlis Ulmans bija ministra prezidents un valsts prezidents, viņš nereiz nebija aizbraucis uz Igauniju, uz Lietuvu. Viņš strādāja iekšpolitikā, un tas, manuprāt, bija liels mīnus, kad cilvēki un arī mūsu valsts ar to zaudēja. Šodienas Latvijā Ulmaņa personību vērtē pretrunīgi. Ir daļa cilvēku, kuriem Ulmanis ir neaizskarams svētums, bet citi savukārt saskata viņa politiskās kļūdas un ir gatavi viņu parodēt. 2001. gada oktobrī sabiedrību uz diskusiju rosināja Mākslas akadēmijas studenti, vairāk nekā 20 darbos attēlojot Kārli Ulmani. Šī studentu grupas izstāde, vai latvieši ir pārslimojuši vajadzību pēc nācijas tēva, sabiedrībā izraisīja asas pārrunas. Cilvēki atcerās Ulmaņa laiks kā labus laikus, jo tas bija laiks starp ekonomisko krīzi, starp parlamentāro krīzi un starp padomju okupāciju. Tas bija laiks, kurā patiešām Latvijā, varētu teikt, bija miera laiki un zināms uzplaukums. To brīdi autoritārais režīms atbilda Latvijas sabiedrības, lielas daļas Latvijas sabiedrības prasībai iekšējai. Un tad atkal vēlreiz atkārtojās šis te moments par šo te labo pilsoņu tēlu. Tātad labais pilsonis, viņš tiek atbrīvots no šī te pārlieku smagā politiskā sloga. Kā ar to Ulmaņa režīmu seku izvērtējumu? Viņas sekas varbūt visnegatīvākās ir tādas, bet viņas izzudīs pakāpeniski, kad cilvēki iedomājas, ka viens cilvēks var atrisināt jūsu problēmas. Kad nāks viena stingra roka, tagad samazinās gāzes cenas, īres griestus tur pazeminās, to man iedos pensijas visiem, un viss būs kārtībā, un ka tas var būt. Un tas tā nevar būt. Arī viņa laikā tā nebija. Nodokļi auga. Skaidra lieta, ko zemnieks saražoja, to centās iepirkt, bet kur te to naudu ņemt? Auga nodokļi pilsētniekiem, rūpniekiem, uzņēmējiem. Līdz ar to tas visnegatīvākais ir iedoma, ka dzīve var būt vienkārša, ka manā vietā grūto dzīvi, bet dzīvei obligāti jābūt grūtai. Kas tā ir par dzīvi, ja nav grūta? Tikai komunismu utopijā vai rasismu utopijā. Viss ir viegli. Ziniet, apkausim šķiras ienaidniekus, dzīvosim kā cepuri kūdami. Dzīve pēc definīcijas ir grūta, un viņa jāatrisina man pašam. Cik lielā mērā nepretošanās PSRS diplomātiskajiem un militāriem spiedienam noteica apstākļus, ka uz to brīdi Latvijā visa vara un arī rīkoties spēja atradās viena cilvēka, Kārļa Ulmaņa rokās. Ja Latvijā 1940. gadā būtu pastāvējusi Saeima, vai tad arī padomju karaspēks būtu šķērsojis Latvijas robežu? Es 17. jūnijā es no Madlienas iebraucu Rīgā, es biju pie studiju biedra. Un es tramvaju braucu, un mūs apturēja taisni pie prefektūras. Tā kā tur bija tilts, pa tiltu nāca brauc iekšā tanki.
un vēl viņam tas antenas sitās jau pie tramvaja tiem augšā vadiem un taisni apstājās. Mūsu tramvaja priekšā apstājās un tramvajā viss, lielā daļa visi raudāja. Es sapratu, kas pa lietu. Kad Krievi brauc iekšā, tad es arī stāvēju uz Aspāzijas bulvaru un raudāju. Es nezinu, kāpēc, bet raudāju. Kad Krievi redzēja, tanki gāja un brauca, un es stāvēju un raudāju. 15. maijs ievadīja gandrīz 60 gadus ilgo antidemokrātiju Latvijā, kura mainījās formā un intensitātē. Pašmāju vadoni nomainīja PSRS, Vācijas, atkal PSRS okupācijas. Es domāju, ka 40. gada pavasarī, gan īsi pirms Latvijas okupācijas, gan arī jau Latvijas okupācijas laikā Kārlis Ulmanis bija zaudējis, varētu teikt, savu politiķa intuīciju, ja, un viņš realizēja izteikti turedzīgu tādu politiku, kaut gan uzreiz es gribētu atzīmēt, ka cita politika arī neglābtu Latviju. Varēja būt tāda pretošanās iespēja, ko mēs parasti dēvējam par simbolisko militāro pretošanos. Vai šādu simbolisku militāru pretošanos varētu liecināt kaut vai daži šāvieni uz robežas vai kas, teiksim, cits. Tai pašā laikā bija iespējams, teiksim, pretoties politiski, bija iespējams pretoties diplomātiski. Ja mēs šo apvērsumu un šo 6-gadīgo režīmu apskatām tātad nevis no latviešu tautas tāda nacionāla politiskā viedokļa un salīdzinām tad lūk šīs divas ideoloģiskos iedzienas demokrātija un diktatūra un skatāmies vēl tālāk uz priekšu, kur šī diktatūra noveda Latviju 1940. gadā. Tā lūk, te ir saskatāma Kārļa Ulmaņa gan personīgās dzīves, gan arī viņa kā politiķa traģēdija. Viņš ticēja demokrātijai. 1934. gadā viņš bija tas pats, kas šo demokrātiju samīdīja kājām. Un es domāju, ka tā lūk ir viņa traģēdija arī tādā nozīmē, ka viņš kļuva diktators un 1939. 40. gadā, būdams diktators, pielaida šīs vēsturiskās ļoti smagās kļūdas. Mūsu zemē kopš šī rīta ienāk padomju karaspēks. Tas notiek ar valdības ziņu un piekrišanu, kas savukārt izriet no pastāvošajām draudzīgajām attiecībām. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savējās. Ulmanim nav nekādas atbildības par 40. gadu. Tā ir šausmīga pārvērība, ko dažreiz cilvēki, tas gribas tā padomāt, kas būtu, ja bijis parlaments un, ziniet, nebūtu vadoņa, tu tad gan izdzīvot totālas blēņas. Staļinu tas absolūti neuztrauc. Viņš iebruka Somijā, kurā bija parlaments, tikai Somu šausmīgā pretošanās to izglāba. Vai bija parlaments vai ne, tādiem monstriem kā Staļins un Hitlers, tas nenozīmē neko. Līdz ar to Ulmanim nav nekādas atbildības par to, ka valsts aizgāja bojā. Viņš darīja visu, lai viņu izglābtu, visu, bet vienkārši bija bezizēja. Vienīgais, ko var pārmest, ir tas, ka politiski pat nepretojās, pat nepateica, ka, ziniet, viņi nāk un okupē. Valsts attīstībai ir tikai divi ceļi – parlamentārais un nedemokrātiskais. Kuru no šiem ceļiem iet, katrai tautai ir jāizvēlās pašai. Cik gudra un saprātīga būs tauta, tik gudri un saprātīgi būs arī šīs tautas priekšstāvi. Es piedaru tai paaudzei, kur ir dzimusi un bērnību pavadījusi padomju gados. Privātīpašuma nacionalizācija pēc Otrā pasaules kara aptvēra visas nozares. Kādi bija padomju saimniekošanas pamatprincipi? Ja īpašums nepiedara nevienam un visiem, tad arī ieinteresētība darba rezultātos nav sevišķi liela. Pēc kara tika apgalvots, ka industrializācija ir milzīgi ieguldījumi, ka Padomju Savienība, teiksim, ļoti daudz iegulda milzīgas līdzekļus, lai paceltu nabaga atpalikušās Latvijas ekonomiku, tad patiesībā, teiksim, reālais kapitāla ieguldījuma apjoms līdz pat 50. gadu beigām patiesībā nemaz nebija tik liels. Tieši ar padomju varu tas gadījās, ka sanāca kopā
un kolhozs radījās. Man vienmēr gribēja brīvību. Es nezinu, es gribēju patstāvīgi būt. Un es nekad negribēju būt kolhoznieks, skaitās piesaistīts. Apmēram dzimt cilvēks, gandrīz.